Jēzus ar Lācaru dodas uz kristības vietu. Pēc maltītes Jēzus drusku atpūtās, un tad divatā ar Lācaru devās ceļā Jērihas virzienā, lai Jānis viņus kristītu. Bija nakts, un viņiem pa priekšu gāja Lācara kalps ar ceļa lukturi. Pēc pusstundas viņi nonāca pie Lācara naktsmājas, kurā vēlāk bieži apmetās Jēzus mācekļi. Tā nav tā naktsmītne, par kuru bieži iepriekš bija runājusi. Tā atradās uz pretējo pusi, un tanī tāpat bieži apmetās Jēzus mācekļi. Priekštelpa, kurā Lācars uzņēma Jēzu un vēlāk Marta svētās sievietes, bija tā pati, kurā Jēzus mācīja pirms Lācara uzcelšanās no miroņiem, un kurā Magdalēna izgāja viņu satikt. Pie naktsmītnes Jēzus noava sandeles un gāja basām kājām. Lācars lūdza Jēzu, lai to nedara, jo ceļš ir ļoti akmeņains. Bet Jēzus viņam nopietni atbildēja: atļauj, lai tā notiek. Es pats zinu, kas man jādara. Tagad viņi gāja cauri tuksnesim, kurš šķērsoja klinšainas aizas, un kurš stiepās Jērihas virzienā 5 ceļu stundu attālumā. Aiz tā 2 ceļu stundu gājiena attālumā stiepās auglīgā Jērihas ieleja, bet arī tanī vietām ir neauglīgas vietas. No šejienes 2 ceļu stundu attālumā atradās Jāņa apmešanās vieta. Tur viņš arī kristīja. Jēzus gāja daudz ātrāk nekā Lācars, un bieži vien apsteidza viņu pat par veselu stundu. Cilvēki, kurus Jēzus no Galilejas sūtīja pieņemt kristību, un starp kuriem bija daudzi muitnieki, tagad jau atgriezās atpakaļ. Tikai viņi gāja pa citu ceļu, cauri tuksnesi uz Betāniju. Jēzus gāja garām Jērihai un citām pilsētām, bet nekur neiegriezās. Lācara draugi, kā Nikodems, Simjona dēls, Jānis Mareks, kas sarunājās ar Jēzu, bet savā starpā viņi daudz runāja par Jēzu, slavēja Jēzus prāta gudrību, viņa miesas un gara īpašības. Kad vien Jēzus nebija kopā ar viņiem, vai ceļā gāja kādu gabalu priekšā, viņi viens otram teica: kas tas par neparastu cilvēku? Tāda nebija un nebūs. Viņš ir tik nopietns, lēnprātīgs, gudrs, visu saprotošs, un tomēr reizē tik īpatnējs. Nesaprotu viņu runu, tomēr tai ticu. Nav iespējams skatīties viņam sejā, jo liekas, viņš uzmin katra cilvēka domas. Cik slaids, cik iznesīga stāja, cik ātri iet, bet tomēr neskrien. Kas gan tā prot iet? Ātri un bez noguruma, viņš veic garus ceļojumus. Bet nonācis pie mērķa, noteiktā laikā dodas tālāk. Cik skaists vīrietis viņš ir izveidojies. Pēc tam runāja par viņa bērnību un par mācību svētnīcā, par briesmām, kādas pārdzīvoja pirmo reizi ceļojot pa jūru, un kā tur palīdzēja jūrniekiem. Taču neviens no viņiem nenojauta, ka viņi runā par Dieva dēlu. Viņš likās viņiem lielāks par pārējiem cilvēkiem. Tie cienīja viņu un reizē arī baidījās no viņa. Uzskatīja viņu par neparastu cilvēku, bet tikai par cilvēku. Viens no Jēzus slepenajiem mācekļiem bija Obeds no Jeruzālemes, padzīvojis cilvēks, svētnīcas Annas vīra brālēns.
Viņš piederēja pie tā sauktajiem vecākajiem svētnīcā un bija padomes loceklis. Viņš bija ļoti dievbijīgs un savas dzīves laikā darīja daudz laba Jēzus piekritējiem.